Otrā Mūzus, 2. nodaļa. Kāds Levija cilts vīrs nāca un ņēma sev sievu no Levija cilts meitām, un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Viņa redzēja, cik jauks tas bija, un noslēpa viņu 3 mēnešus. Bet, kad viņa to vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tanī bērnu un nolika to niedrēs upes malā. Un viņa māsa nostājās iztālēm, lai novērotu, kas tam notiks. Tad faraona meita nāca uz upi peldēties, bet viņas draudzenes pastaigājās upes malā. Viņa ieraudzīja šķirstu niedrājā, sūtīja savu kalponi un lika to atnest. Kad viņa to atvēra, tā ieraudzīja bērnu, un redzi, puisēns raudāja. Viņa iežēlojās par to un sacīja, tas ir viens no ebreju bērniem. Tad viņa māsa sacīja faraona meitai, vai man iet un atteicināt tev kādu zīdītāju no ebreju sievām, kas tev bērnu var zīdīt? Faraona meita sacīja viņai, ej, un jaunava aizgāja un aicināja bērna māti. Tad faraona meita sacīja viņai, ņem šo bērnu un zīdī to manā vietā, un es maksāšu tev. Tad sieva paņēma bērnu un zīdīja to. Kad bērns paaugās, viņa veda to pie faraona meitas, un tas viņai kļuva par dēlu, un tā nosauca viņa vārdu Mūzus. Vārds Mūzus skan līdzīgs senebreju valodas vārdam izvilktais, jo tā sacīja, tāpēc, ka es to no ūdens esmu izvilkusi. Kad Mūzus bija pieaudzis, tas reiz izgāja pie saviem tautas brāļiem un noskatījās viņu smagajos darbos. Un viņš redzēja, Ēģiptietis sitam kādu ebreju, vienu no viņa brāļiem. Tad viņš paraudzījies visapkārt un neviena neredzēdams, nosita Ēģiptieti un to apraka smiltīs. Un viņš izgāja atkal nākamajā dienā un redzi, 2 ebreju vīri ķildojās. Viņš sacīja vainīgajam, kāpēc tu sit savu darba biedru? Bet tas sacīja, kas tevi iecēlis par pavēlnieku un tiesnesi pār mums? Vai tu gribi arī mani nogalināt, kā to Ēģiptieti esi nogalinājis? Un Mūzus nobijās un sacīja, patiesi, šī lieta ir kļuvusi zināma. Kad faraons dzirdēja par šo lietu, viņš meklēja Mūzu nogalināt, bet Mūzus bēga no faraona un mita Midiāna zemē un apmetās pie kādas akas. Un Midiāna priesterim bija 7 meitas. Tās nāca smelt ūdeni un pildīja dzirdināmās silas, lai padzirdītu sava tēva avis. Tad nāca gani, un tie aizdzina viņu ganāmpulku. Bet Mūzus cēlās tām palīgā un padzirdīja viņu avis. Kad viņas atgriezās pie Reguēla, sava tēva, tas sacīja, kā tad jūs šodien tik drīz esat pārnākušas? Tad viņas sacīja, kāds Ēģiptietis mūs paglāba no ganu rokām, un viņš arī smeltin smēla ūdeni mums un dzirdēja mūsu avis. Un viņš sacīja savām meitām, kur tad viņš ir? Kāpēc jūs šo vīru esat tur atstājušas?
aiciniet viņu, lai viņš ēstu ar mums. Un Mūzus bija ar mieru pie tā vīra palikt, un tas deva savu meitu Ciporu Mūzum par sievu, un viņai piedzima dēls, un viņš nosauca tā vārdu Geršoms. Vārds Geršoms skan līdzīgi senebreju valodas vārdam svešinieks, jo teica, es esmu svešinieks svešā zemē. Pēc ilgāka laika nomira Ēģiptes ķēniņš, un Izraēla bērni nopūtās par savu jūgu un brēca, un viņu brēkšana par viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva. Un Dievs uzklausīja viņu vaidus, un Dievs pieminēja savu derību ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. Un Dievs uzlūkoja Izraēla bērnus, un Dievs ņēma tos vērā.